Es esmu pabeidzis politikas zinātni, maģistra grādu iegūstu Latvijas Universitātē, un mana iepriekšējā darba pieredze ir strādāt Latvijas Republikas Saeimā, kā arī strādāt pie vairākām politiskām kampaņām. Savu brīvo laiku es cenšos tādā ziņā varbūt sadalīt divās daļās. Protams, viens ir pavadīt to aktīvi ar draugiem, pie jūras vai ar kādu labu sporta veidu. Bet otra daļa vairāk jau ir tāda mazliet sev vairāk patīkamāk, vairāk individuāli. Tas nozīmē vai nu ar filmām, vai ar seriāliem, kādu labu grāmatu, kur arī varbūt kādā grāmatas plauktā parādās. Bet pārsvarā es domāju, ka tā ir tā manā atpūta un, protams, arī ceļošana. Un ceļošana, kad ir iespēja, tad arī ceļošana ir tāds liela pieredzes ieguva un patīkama laika pavadīšana. Es domāju, ka primāri bija tā galvenā atšķirība salīdzināt, kā ir strādāt likumdevējā un izpildvarā. Ņemot vērā, ka iepriekš es esmu strādājis likumdevējā, tad man pašam bija interesanti saprast, kā tieši notiek vispār izpildvaras darbs. Un ņemot vērā, ka daudzi publiskajā telpā ir izskanējis, ka ekonomikas ministrija ir spēka ministrija ar lieliem muskuļiem un ar lielu nozīmi, tāpēc arī ekonomikas ministrija likās tā nākamā vieta, kur pilnveidot sevi, pavadīt labu laiku un, protams, darīt tās lietas, kas man patīk. Un Eiropas Savienības lietas, ar kurām es arī pašlaik strādāju, tas ir tāds varbūt priekš manis jauns izaicinājums, bet tajā pašā laikā es esmu ļoti priecīgs, ka es tieši arī šeit esmu nonācis, jo Eiropas Savienība pat par sevi kā institūcija parāda, ka ir tik daudz citas lietas, ar kurām mēs varam strādāt un kuras lietas, kur Latvija var atrasties tieši Eiropas Savienības kontekstā. Tāpēc arī Eiropas Savienības tāda kā ziņā politika, kopš sāku strādāt ekonomikas ministrijā, ir kļuvusi ļoti tuvu. Es domāju, ka ir daudzas lietas ir parādījušas tās galvenās atšķirības, ko es arī vēlējos sagaidīt, kā ir strādāt likumdevējā un kā ir tagad strādāt izpildvarā. Ir, protams, arī negatīvas iezīmes, bet pārsvarā ir pozitīvas, ņemot vērā arī ar cilvēkiem un kolēģiem. Un kolēģi tiešām ir ļoti pretīm nākoši un daudz ko man ir iemācījuši, ko varbūt likumā strādājot Latvijas Republikas Saeimā es maz nepiefiksēju. Un arī tas princips par to, ka vienmēr man likās, ka izpildvarā varbūt nav tās kā ideju ģenerators, un drīzāk tas varbūt notiek lēmējvarā. Bet īstenībā dienas beigās es esmu pamanījis, ka izpildvarā ir diezgan liela nozīme cilvēkiem, kā mums valstī mēs veidojam savu politiku, kā mēs veidojam cilvēku labklājību un kā mēs varam ietekmēt vispār esošo stāvokli kā tādu. Un tāpēc es domāju, ka ir pozitīvi nonākt tieši šeit un strādāt tieši ar maniem kolēģiem kopā. Es domāju, ka galvenais iemesls, kāpēc arī es strādāju valsts pārvaldē, ir tas, ka nesen man arī viens kursabiedrs minēja to atšķirību, kā ir strādāt privātajā sfērā un valsts sfērā, ir tas, ka tu strādā kaut kāds noteikts kopienas labā, nevis, piemēram, viena cilvēka labā. Un es domāju, ka tā ir tā galvenā atšķirība, kas man vienmēr ir, pie kuras es esmu pieturējies, un man ir tiešām liela vēlme katru rītu celties un nākt uz darbu tikai tāpēc, ka es zinu, ka es ietekmēšu kaut kādas kopienas vai kaut kādas sabiedrības daļas, kaut kādu stāvokli un politisko nākotni kā tādu valstī. Tāpēc es domāju, ka tā galvenā atšķirība ir par to, vai mēs strādājam kaut kādas noteiktas sabiedrības labā, vai arī mēs strādājam tikai individuālā līmenī. Bet, protams, privātajā sfērā arī būtu pietiekami interesanti. Es domāju, ka primāri būtu, ko es varētu ieteikt, ir atrast to savu nišu. Respektīvi, ministrijās ir diezgan daudz dažādas vakances, ik pa laikam parādās, un ja tu redzi, piemēram, kurš mācās varbūt kaut kādās noteiktās nozarēs, un ka tā ir tava niša, tad varbūt to nišu varētu arī strādāt valsts pārvaldē. Es domāju, ka primāri valsts pārvalde dod to iespēju vispār izprast varbūt ne gluži kaut kādas noteiktas nozares vai noteiktas vietas situāciju, bet vispār izprast to valsts situāciju kā tādu. Un es domāju, tāpēc noteikti ir vērts nebaidīties un mēģināt. Un, ja ir sava niša atrasta,
tad es domāju, ka valsts pārvalde ir noteikti ļoti labs variants.